Kā saglabāt mīlestības attiecības, kā būt pārliecinātai, ka šīs attiecības būs ilgstošas, jūs neizšķirsieties? Kā atbrīvoties no bailēm, ka kaut kas var noiet greizi? Kā tev pa īstam mīlēt un ka viens otram neapniksiet? Principi laimīgām attiecībām. Pirmais, vīrietis nav tev neko parādā. Daudzas sievietes no galas zina sarakstu, ko vīrietim ir jādara. Priekš sievietes viņam ir pienākums sievieti mīlēt, viņam ir pienākums būt blakus, viņam pienākas. Diemžēl mīlestības pilnas attiecības nav iespējams būt atklātiem un godīgiem un patiesi mīlēt, tad, kad patstāvīgi no otra gaida tādu kā pienākuma un parāda sajūtu. Tas nav iespējams. Vienkārši tāda veida attiecības nav iespējamas, jo vīrietis ir kopā ar tevi un mīl tevi ne jau tāpēc, ka viņam pienākas tā darīt, bet tāpēc, ka tu esi tieši tāda sieviete un tu viņu mīli tieši tā, tu viņu iepriecini tieši tā un tu viņam palīdzi būt laimīgam. Tad viņš arī grib būt blakus tev. Bet ne jau tāpēc, ka viņam ir pienākums tāds kaut ko darīt dēļ tevis un vajag obligāti atbrīvoties no šīs pozīcijas. Viņam pienākas, neviens tev neko nav parādā attiecībā pret tevi. Nākamais princips. Pateicies cilvēkam, ka šis cilvēks izvēlējās tevi, ka viņš ir blakus tev, patiesi domās katru dienu, kā saglabāt attiecības, kad tev sanāca piepildīt vēlmi ar domu spēka palīdzību. Piemēram, tu atgriezi savu mīļoto vīrieti vai satiki savu mīļoto vīrieti un gribi, lai attiecībās būtu ilgas un ilgstošas. Pats labākais veids, kā to saglabāt, to, ko tu esi piesaistījusi, tas nozīmē regulāri pateikties par to, ka tev jau tas ir, ka vīrietis ir blakus tev. Ja viņš katru dienu izvēlas būt blakus tev būt, tas ir iemesls domās, lai pateiktos Dievam, visumam, augstākajiem spēkiem, augstākā apziņā par to, ka šī laime būt pārī tev ir iedota. Domās katru dienu pateicies savam mīļotajam vīrietim par to, ka viņš ir blakus tev, pateicies par viņa uzmanību, pateicies par viņa palīdzību, pateicies par to, ka viņš tevi mīl. Šī pateicības sajūta, ka tā piepilda tevi, tā ir ļoti augsta un tā paaugstina tavas vibrācijas. Un tu turpinās piesaistīt šo labo savā dzīvē un nostiprināsi to savā dzīvē, ko tu jau esi piesaistījusi, un tu vēl saņemsi vēl vairāk to savā dzīvē. Un ja tu attieksies pret to, ka tev tas pienākas, tad tas var diemžēl būt pazaudēts. Cieni to, kas tev ir blakus tev, šo cilvēku un pateicies viņam par to. Nākamais princips. Uzzini, kas tavam vīrietim ir svarīgi attiecībās. Uzdot viņam šo konkrēto jautājumu un tad dot to, kas viņam ir svarīgs, nevis to, kas tavuprāt viņam būtu vajadzīgs. Bieži sievietes kļūdās. Vīrietim ir vajadzīga, piemēram, tīra māja. Nodarbojas sieviete ar uzkopšanu tā vietā, lai kopā paskatītos filmu. Un izrādās vīrietim bija svarīgi, lai sieviete kopā ar viņu skatās filmu divatā. Attiecību sākumā vai tieši tagad, ja tu to neesi izdarījusi, dari to tieši tagad. Uzzini no sava vīrieša, kas viņam ir svarīgi. Uzzini no sava vīrieša, kas dara vīrieti laimīgu. Un kad jūs saskarsieties ar izvēles jautājumu, ko darīt šodien, ko darīt šovakar, varbūt tu izdarīsi to, kas iepriecinās tavu iemīļoto vīrieti. Būt laimīgās attiecībās. Tādā veidā tu uzlabosi savstarpējās attiecības. Nākamais princips. Mīlestība ir svarīgāka par jebkuru sadzīves lietu. Piemēram, tu pieņem savu mīļotā vīrieša ieradumus tā, lai tevi nekaitinātu, noņem visus savus negatīvos aspektus. Vienkārši aizmirsti par viņa ikdienas ieradumiem. Viņš ir cilvēks, viņam arī ir tiesības dzīvot tā, kā vēlas viņš. Ļoti bieži konflikti pārā sākas tieši tad, kad cilvēks sāk dzīvot kopā. Apprecās, sāk kopējo kopdzīvi, piemēram, vīrietis izmētāja zeķes, nenovāc no galda traukus, neizslēdza gaismu. Tev noteikti atradīsies iemesli, lai piekasītos pie vīrieša. Katru reizi, kad tev rodas vēlme pateikt viņam ikdienas lietās pārmetumus, atceries, ka mīlestība ir svarīgāka par sadzīves lietām. Kāda starpība, kur mētājas zeķes? Ja tu sāksi celt traci par kaut kādām muļķībām, tad tava dzīve nekad nebūs laimīga, un tavās attiecībās nekad nebūs harmoniskas. Nākamais princips laimīgām attiecībām. Pēc kādām pazīmēm vīrietis sapratīs un zinās, ka tu viņu mīli. Tālāk tu turpini izrādīt
savu mīlestību caur viņa norādīto darbību un neko nejauc. Pasaulē ir tikai 5 mīlestības valodas. Kāds mīl, kad viņam dāvina dāvinas, kādam patīk, ja viņam pieskarās, viņu apskauj, samīļo. Citam patīk, ja viņam saka patīkamus vārdus. Uzzini, kāda mīlestības valoda ir tavam mīļotajam vīrietim. Un nevajag, varbūt viņam vispār nevajag, piemēram, lai tu katru dienu atzītos viņam mīlestībā. Viņam varbūt ir pietiekami ar to, ka tu viņu samīļo, un tas jau ir daudz. Un tas jau būs rādītājs tas, ka tu viņu mīli. Un ja tu tieši tāpat arī nenorādīsi šo mīlestības valodu, tas nozīmēs to, ka tu viņu nemīli un viņš no tā cietīs. Tāpēc obligāti uzzini, kas priekš viņa ir svarīgi. Kā viņš attiecībās pret tevi saprot, ka tu viņu mīli. Ja tu gribi, lai vīrietis justu tavu mīlestību, tad parādi tieši tādā veidā, kas ir saprotams tieši viņam un neko nejauc. Nākamais princips laimīgām attiecībām. Mīli cilvēku tāpēc, ka viņš ir cilvēks, un ne jau tāpēc, ka viņš izdarīja priekš tevis kaut ko. Mīli vienkārši bez nosacījuma. Un bieži vien attiecībās cilvēki uzvedās kā pircējs un pārdevējs. Piemēram, vīrietis 2 reizes izmazgāja traukus, un tev jāgatavo vakariņas. Nav nekādu šādu noteikumu nedrīkst būt, ja tu dari kaut ko priekš sava mīļotā vīrieša, tad tu dari vienkārši tāpat vien, un negaidot neko pretī. Aizmirsti par tādu kā preču un naudas attiecībām. Tev kaut ko uzdāvināja dzimšanas dienā, tad tas nenozīmē, ka tev obligāti vajag pirkt vīrietim kaut ko. Vīrietis vienkārši izrādīja attiecībā pret tevi savu mīlestību. Un nevajag šeit apsvērt, kurš cilvēks izdarīja vairāk vai kurš izdarīja mazāk. Vienkārši mīli, patiesi, no sirds dod savu mīlestību. Jo vairāk tu dosi savu mīlestību, jo vairāk saņemsi atpakaļ mīlestību. Šis ir visuma likums. Nākamais princips – aizmirsti pāri jebkāda veida pretenzijām attiecībā pret savu mīļoto vīrieti. Atceries, viena tava pretenzija var nogalināt mīlestību, un kas tev šobrīd ir svarīgāks, lai tavs mīļotais vīrietis būtu blakus, vai lai tu apmierinātu savu vēlmi izteikt, ka viņš ir kļūdījies. Kritika, pretenzija – tas ir tas, kas sabojā jebkuru cilvēku attiecības. Ja tu uzskati, ka tev vajadzētu kritizēt mīļoto vīrieti, un tas būs pareizi, lai viņš nākamajā reizē nepieļautu kļūdas. Patiesībā tu vari iedragāt viņu mīlestību attiecībā pret tevi. Nevienam nav patīkami komunicēt ar cilvēku, kurš tevi patstāvīgi kritizē, kas regulāri novirza uz taviem kaut kādiem šķietamajiem trūkumiem, nepilnībām un regulāri izvirza pret tevīm pretenzijas. Pat ja tev šķiet, ka tas ir ļoti svarīgs iemesls pateikt vīrietim kaut ko sadzīves lietā, ka izdarīja nepareizi vai kaut kur sevi nav pietiekami labi parādījis. Tev ir jāsaprot, tavas attiecības un harmonija iekšpusē ir daudz svarīgāka nekā šīs pretenzijas un kritika. Un, protams, neesi sieviete zāģis, kas pastāvīgi atrodas priekšā, un tāda sieviete nav nevienam interesanta. Kāda sieviete ir interesanta? Tā, kurā ir mīļa, jauka, ar viņu gribas kopā pavadīt laiku. Nākamais. Katru dienu savam mīļotam vīrietim saki, kā tu viņu mīli un cieni un novērtē. Saki un runā viņam par to, kā viņš piepilda tavu dzīvi. Un kad tev ir labi kopā ar viņu, cik viņš ir brīnišķīgs, jo tāds arī ir, jo tu esi blakus šiem vīrietim. Tam vajadzētu būt tādam kā ikdienas rituālam. Daudz cilvēki kaut kāpēc skopojas ar komplimentiem, ar mīlestības vārdu teikšanām, un sievietes daudzreiz saka tā un domā, priekš kam es viņam tagad teikšu komplimentus, ja viņš man to nesaka. Mīļās sievietes, ir ļoti svarīgi, lai jūsu vīrietis noteikti zinātu, ka viņš ir novērtēts, ka viņš ir vērtīgs, ka viņš ir vajadzīgs. Ja tu nesaki vīrietim, cik ļoti viņš tev ir vajadzīgs, varbūt viņš gribēs aiziet un atrast to vietu, kur viņš būs vajadzīgs un novērtēts. Nav pietiekami ar klusuma brīdi, lai saprastu, cik viņš ir labs konkrēti priekš tevis. Tāpēc atgādini viņam par šo, un tad vēlāk, kad tu to darīsi, pieņemsim, radīsi šo vīrietī ieradumu, ka viņam māja tiek novērtēta, ka viņu mīl, viņam saka komplimentus, viņam vienmēr gribēsies atgriezties tavā un jūsu mājā un būt blakus tev. Nākamais princips – bieži uzdot jautājumu, kas priekš tevis ir svarīgi. Un kas tevi uztrauc, kāpēc tu esi skumjš, bēdīgs. Un ko tu gribētu
uzlabot attiecībās, kā es varētu darīt tevi laimīgu. Šie jautājumi aizvedīs tevi patiešām uz tādām patiesām, atklātām un godīgām sarunām. Jūs labāk viens otru izpratīsiet, īpaši tas ir aktuāli tajos brīžos, kad jūti, ka tavs mīļotais cilvēks kaut ko slēpj, par kaut ko klusē, nestāsta visu līdz galam, varbūt viņš staigā bēdīgs, varbūt iziet no mājām un ļoti ilgi neatgriežas atpakaļ. Uzzini, kas viņu uztrauc. Varbūt, piemēram, tu kaut ko nepareizi pateici. Iespējams, viņš to uztvēra kaut kādas tavas darbības tā, ka tu viņu nemīli, un viņš tev vispār absolūti nav vajadzīgs. Parunā patiešo ar šo cilvēku. Paskaidro visas savas šaubas, ka viņš tev ir vajadzīgs, ka tu viņu mīli, un viņš tev vienkārši varbūt ne tā saprata. Lūdzu, ņem vērā, ka dažas darbības vai vārdi nevajag atkārtot. Ja tu nekomunicē, nerunā, neuzzini, kas nav tā, šis klusuma kamols var turpināties gadiem ilgi un vienā mirklī izlausties un novest pie šķiršanās. Tā ir ļoti bieži gadās ar cilvēkiem, tāpēc labāk visus jautājumus atrisināt uzreiz, pakāpeniski un runājiet par visu. Ja vīrietis tev neusticās, atsakās ar tevi runāt, patiesi tā gadās patiesībā un ļoti bieži, tāpēc nopelni viņa uzticību. Jautā biežāk. Neuzkrūtoši, ja nevēlas atbildēt, tad jautā citā reizē, kad viņš būs mierīgs, apmierināts un nenovērsīsi viņu no svarīgām lietām, uzdot jautājumu vēlreiz, izrādi laipnību, sirsnību un uzdot šo jautājumu. Nevajag uzdot jautājumus ar pretenzijām, bet pa labam, ka tu savos vārdos ieliec mīlestību, sirsnību, laipnību, tādu kā patiesumu un atklātumu, un tici man, vīrietis atvērsies, un viņš pastāstīs, kas viņu uztrauc, un tā tu varēsi nekavējoties atrisināt visas savas problēmas, kas radušās, un uzlabot jūsu attiecības. Un nākamais princips, tas ir saistīts ar domu spēku. Tev ir jābūt nolūkam iegūt ideālas, harmoniskas, laimīgas attiecības ar savu vīrieti, kuru tu mīli. Lai tavs ir dzīves standarts, norma, ļoti bieži cilvēkiem vispār nav nekāda konkrēta nolūka attiecībās, kā viņi grib redzēt savas attiecības, mīlestības. Daudz no jums ir noformulējuši nolūku, pateicoties šim kanālam, pierakstie, būt laimīgā ar konkrēto cilvēku. Izņemot vēl šo, tev noteikti ir jābūt tādam kā skaidram nolūkam, uzrakstītam uz papīram, ka tev jau ir ideālas attiecības ar mīļoto cilvēku. Nav svarīgi, vai esi šajās attiecībās, vai arī vēl neesi viņu satikusi. Tev šim nolūkam ir jābūt. Tev nav jābūt domai, kā saliksies, tā sanāks. Tā arī būs. Kā sanāks, tā notiksies. Kā kārtas izliksies, tā arī būs. Nē, tev jāpaņem, dzīve ir savās rokās. Tev ir jābūt augstai normai un vispār principā pa dzīvi. Un, ja tu domā, ka ideāla attiecību nav, īstenībā ir ļoti daudz ideālu attiecību. Bieži vien mēs redzam, piemēram, kā ģimene dzīvo tādā kā autopilotā, nerunā viens ar otru, un šādi ģimene liek domāt, ka tas ir normāli, bet tas tā nav normāli. Lai tev ir augsta norma iegūt harmoniskas attiecības, savas ģimenes harmoniskas attiecības ar cilvēku, kuru tu mīli, un tu esi spējīga to izdarīt, lai tas kļūtu par tavu dzīves realitāti. Un ja tu vēlies uzzināt par vingrinājumiem, metodēm, visādiem mājas darbiem, uzdevumiem, kā konkrēti piesaistīt konkrēto vīrieti, kā likt viņam iemīlēties tevī, kā likt darīt tā, lai vīrietis domā par tevi, kā tev pašai kļūt iekārojamai, pievilcīgai, skaistai, apbarošai, tad es tevi gaidu bezmaksas webinārā Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Webināra links būs norādīts aprakstā zem šī video. Tāpēc tiekamies. Un lai visiem foršs šis vakars, diena, un noteikti turpināt skatīties vēl manus šos video un esiet šajā kanālā.